Labdien, godātie deputāti, klātesošie, sākam Rēzeknes novada domes ārkārtas domes sēdi. Šīs ārkārtas domes sēdes darba kārtībā izsludināti 2 jautājumi. Pirmais par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā Lūznavas pagastā, un otrais par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013. gada 18. jūlija lēmumā par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sijā Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums pamatkapitāla palielināšanai. Vai kādi jautājumi iedod attiecībā uz darba kārtību? Paldies. Tad no 17 novada deputātiem klāt piedalās 10. Tad ir kvorums, un mēs varam izskatīt un arī balsot par izsludināto darba kārtību. Tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā Lūznavas pagastā. Tātad tas jautājums ir skatīts jau ar iepriekšējās domas sēdēs, kas skāra Lūznavas tehnikuma citus nekustamos īpašumus. Šo īpašumu valdītājs ir Izglītības ministrija. Šobrīd izskatot arī citu nekustamā īpašuma sastāvu, ir aicinājums atbalstīt, pieņemt lēmumu par attiecīgā kadastra numura īpašumu ar kopējo platību 2135 kvadrātmetru pārņemšanu Lūznavas pagastā, kas nepieciešams ir pašvaldības funkciju veikšanai. Un šīs funkcijas formulējums ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālās kultūras vērtības saglabāšanu un tautas jaudas attīstību, sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu. Visi izdevumi, kas saistīti ar šī īpašuma pārņemšanu, ir sadzami no pašvaldības budžeta. Un ir aicinājums izveidot komisiju īpašuma pārņemšanai sekojošā sastāvā. Tātad Jānis Troška, novada pašvaldības izpildirektors, Vladimirs Šteņs, Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs, Andris Koļčs, saimnieciskā nodrošinājuma infrastruktūras nodaļas vadītājs un Oskars Vasiļievs, juridiskās lietotības nodaļas jurists. Vai ir kādi jautājumi, komentāri? Tātad lūdzu balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu balsot par. Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013. gada 18. jūlija lēmumā par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sijā Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums pamatkapitāla palielināšanai. Kā jau minēts arī lēmumu formulējumā, 2013. gada jūlijā tika pieņemts lēmums palielināt Maltas dzīvokļu komunālajai saimniecībai pamatkapitālu konkrētiem mērķiem. Šobrīd tātad šie mērķi nav realizēti, ir radusies cita aktualitāte, tad ņemot vērā situāciju, ņemot vērā Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma ierosinājumu, ir priekšlikums veikt attiecīgi grozījumus pieņemtajā lēmumā un noteikt, ka pamatlīdzekļu palielināšanai, pamatkapitāla palielināšanai paredzēto summu 47 666,21 eiro izlietot sekojošus 7666,21 eiro datortehnikas un programmatūras nodrošinājumu iegādē un 40,000 eiro Lūznavas skatņu mājas renovācijai atbilstoši tāmai, kas tiek piedāvāt arī no uzņēmuma. Vai ir kādi jautājumi? Tātad datoru tehniku un programmatūru, tas domāts pašam uzņēmumam, lai nodrošinātu grāmatvedības un lietvedības uzskaites korektumu, jo pirmkārt datortehnika ir fiziski novecojusi, otrkārt arī ir problēmas ar to programmatūru, ko šobrīd arī uzņēmums izmanto. Ir paredzētas vairāk darba vietu sakārtošana atbilstoši darba specifikai un nepieciešamībai. Un 40,000 eiro, kā mēs iepriekš arī informatīvi runājām iepriekšējā sēdē, nepieciešami sakarā to, ka Rēzeknes tehnikums ir
beidzis mācību vietas Lūznavā izmantošanu, un šī gada 17. augustā mums tika iesniegts paziņojums, ka tehnikums neveiks apkuri visā ciemā. Šobrīd ir sarunās ar Izglītības ministriju panākta vienošanās, un šodien arī sagatavot redakcija šim dokumentam par to, ka mēs bezatlīdzībā pārņemam šobrīd valdījumā katlu māju, lai varētu uzsākt šo apkuras sistēmas sakārtošanu un apkuras sezonas nodrošināšanu. Un uzņēmums ir uzsācis arī priekšdarbus, lai šie darbi pirmkārt apkuras nodrošināšanai sāktos nevēlāk, apkure tiktu padot nevēlāk kā 15. oktobris, un paredzētais jaunais apkuras katlis aptuveni uz 800 kW tiktu uzstādīts nevēlāk kā līdz novembra beigām. Tas nozīmē, ka šī sistēma tiks sakārtota Lūznavas ciems un mūsu sociālajie objekti, bērnu dārzs, pagastmāja, Mūža un dzīvojamās sektora daļa daudzdzīvokļu mājas ar apkuri tiks nodrošināts. Ja pirms tam tehnikums mums deva paziņojumā viedokli, ka viņiem šī apkura siltumenerģija nebūs vajadzīga, tad ministrija vienošanās tekstā mums pieprasa minimālo siltumenerģijas padevi arī ministrijas īpašumā esošiem objektiem, un šobrīd ir tehniskā veidā tiks formulēts, ko nozīmē šis minimālais režīms. Tātad vai nu ar procentāro caurplūdumu atkarībā no ūdens siltumnesē temperatūras, jo šobrīd siltuma mezgli šajos objektos nav. Tur tiešā caurtece, caurplūde. Visa sistēma no katlu mājas cirkulē caur visiem objektiem. Protams, nākotnes jautājums ar uzņēmumā būs veidot šādu siltuma mezglis, lai var efektīvi regulēt padodamo siltuma enerģiju. Tehnikumam un uzņēmumam, protams, būs jāslēdz šī vienošanās par apkuras nodrošināšanu šajā sezonā, un tehnikums un Maltas DPSU arī slēdz vienošanos par iepriekšējā periodā iedzīvotāju nesamaksāto rēķinu apmaksu saskaņā ar grafiku. Tātad arī šī vienošanās tekstuāli sagatavota un atliek tikai parakstīt no uzņēmuma un no tehnikuma vadības puses. Tātad šī kopējā summa, tas ir 47,000. Tātad šī summa 47,666,21. Tātad tā bija summa, ko mēs jau 13. gadā pieņēmām, lai Maltas DPSU varētu iegādāties šķeldošanas kompleksu. Diemžēl tas netika izdarīts, tātad un uzņēmums arī norāda, ka šobrīd viņam nav mērķis tāds iegādāties. Līdz ar to, tad, kad radās šī aktuālā nepieciešamība sakārtot apkuras sistēmu Lūznavā, tātad tika aptaujāti un iesniegti no 2 pretendentiem saskaņā ar darbu uzdevumu darba izmaksas, un viens no pretendentiem arī būs tas, ar kuru uzņēmums slēgs līgumu. Tātad provizoriski, cik es atceros no uzņēmuma ziņojuma, tad viens pretendents bija piedāvājis par šiem darbiem 32,000 eiro, otrs bija piedāvājis 38,000 eiro. Tātad šobrīd šie visi piedāvājumi, abi piedāvājumi tiek vērtēti, un uzņēmums un mūsu būvinženieris kopīgi arī pieņems lēmumu, kuru no pretendentiem izvēlēties. Šajā izvēlē ļoti lielu lomu spēlē arī iespējamais darba izpildes laika grafiks. Tātad, ja viens uzņēmums saka, ka viņš darbus var uzsākt pēc nedēļas, otrs uzņēmums saka, ka darbus uzsāks uzreiz, līdz ko līgums tiks noslēgts. Un ja viens uzņēmums saka, ka viņš nodrošinās nevēlāk līdz 15. oktobrim, otrs šādu atbildi nav devis. Arī šie parametri uzņēmumam ir jāvērtē. Vai kādi jautājumi vēl? Tātad tad lūgums ir balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas domas sēde ir slēgta.